Uzņēmums Liepājas rases sadarbībā ar Dienvidkurzemes reģionā esošajām pašvaldībām šobrīd turpina īstenot jaunu šķiroto atkritumu pieņemšanas un nodošanas stratēģiju. Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja ērti nodot dažāda veida atkritumus 7 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Dienvidkurzemes reģionā šobrīd ir atvērti 7 šķiroto atkritumu laukumi. 2 atrodas Liepājā, Ziemupas ielā 44, otrs atrodas Ulmales ielā. 2 tā kā laipni aicinam iedzīvotājus atrast sev vērtāko laukumu un izmest atkritumus. Un kā arī pieejami ir Rucavā laukums, Priekulē, Vaņodē un Saldū un Ķīvītēs. Pieņem gan dažādas atkritumus, gan puteplastu pieņem, gan pet pudeles pieņem, citu plastmasu, metālu, pieņem arī elektroniku, lielgabarītu, būvniecības atkritumus arī var nodot. Aprīlī būs arī Aizputē. Plānots vēl ir Pāvilostā un Nīcā. Ziemas izskaņā 2 jauni šķiroto atkritumu savākšanas laukumi tika atklāti Liepājā. Viens uz ziemeļiem no pilsētas tirniecības kanāla un otrs uz dienvidiem no tā. Tas ir ar tādu vēsturi mazliet saistīts, jo ik pēc 7 gadiem, kad notiek iepirkums atkritumu operatoru izvēlei, un, kā zināms, Liepājā ir 2 zonas, tātad 2 atkritumu operatori, tad vienmēr paceļas jautājums, kurš tad vinnēs iepirkumā, kurā zonā pie tam un kur tad tas laukums būs. Un tas ir pamatīgi sarežģīti, jo izveidot laukumu tā, lai tas netraucē iedzīvotājiem, lai ir ērti piebraukt, lai var smagās automašīnas. Diezgan liels tas laukums arī ir un arī investīcija, protams, ir nepieciešama tam. Un skaidrs, ka ja to katru reizi dara privāts operators, tad kādam par to jau ir jāmaksā. Un skaidrs, ka iedzīvotāji to maksā to attiecīgi ar nodotajiem atkritumiem. Līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu, ka ir jādara kaut kas ilgspējīgāks un jāizbūvē pašiem 2 laukumi, tātad viens vienā pilsētas pusē un otrs otrā. 28. janvārī atklājas Sijā Eko Baltija vidē apsaimniekoto laukumu Ziemupes ielā 44. Uzņēmums uztver ļoti pozitīvi, tāpēc, ka tas iedzīvotājiem atvieglo, ikdienu, ir ērtāka, varbūt daļai kādam piekļuvu šajā laukumā, bet ir liels, plašs, ērts, drošs laukums, kurā iedzīvotāji var atvest savus sašķirotos atkritumus. Iedzīvotāji jau gana labi šķiroja iepriekšējo gadu, un es domāju, ka šis laukums dos iespēju varbūt vēl maķinīt labāk šķirot. Laukums liels, plašs, ērts un atbilst visiem VVD, prasībām, tāpat tās būvvaldē, un es viennozīmē atvieglos. Vieglāk operēt te būs. Laukums ar visu namiņu, kur cilvēkam jābūt izmaksāja konkrēti šajā vietā iepirkuma rezultātā 112 000. Tas ir visu pievienotās vērtības nodokli. Un otrs laukums 114, ļoti līdzīgi. Ar vārdiem otrs laukums šajā gadījumā domāts pilnsabiedrības vides pakalpojumi Liepājai apsaimniekotais laukums Ulmales ielā 2, ko atklāja 3. februārī. Liepājas iedzīvotāji ar šo jauno laukumu iegūst to, ka pirmām kārtām iespēja šķirot un šķirotos atkritumus nogādāt vietā, kur tie ir jānogādā. Tā ir daudz tuvāka, infrastruktūra ir iedzīvotājiem pieejamāka. Mēs atrodamies ezerkrastā, un tas ir viens un lielākais iegūms, kad jaunais laukums ir iedzīvotājiem pieejamākā vietā. Viņš atšķiras ar to, ka viņš ir daudz plašāks, daudz modernāks. Šeit ir izvietoti konteineri tādām atkritumu frakcijām, kas līdz šim nodošanai nebija paredzētas. Tātad mums ir nolietotās riepas, būvgruži, lielgabarīta atkritumi, dažādi stikla, metāla atkritumi, 2 lieli tekstila atkritumu konteineri, kā arī jaunums putuplasta atkritumi. Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ārpus Liepājas pilsētas šādi laukumi ir Grobiņā, Ķīvītēs, Rucavā, Mehāniskajās darbnīcās Vaņodē, Vienības ielā 6, Saldus pagasta Zemgaļos, kā arī Priekulē, Baznīcas ielā 23. Un jāatzīst, ka priekulnieki ir sākuši apmeklēt jauno laukumu, vidēji pa 10 cilvēkiem dienā. Tāds īpaši vidējais, es domāju, kā 10 ir. Apmeklējums tāds ir, tad nav nekā, un tad pēkšņi ir pa vienu dienu pieved pilnu to konteineru ar leduskapiem, pieņemsim, vai televizoriem. Atved no kaut kādas vietas,
novadā 15 uzreiz televizoru. Sākums bija tāds, ka pārsvarā nāca visi interesēties, kas te vispār notiks. Skatījās darba laikus un kas pa maksu, kas bez maksas tiks pieņemts. Un tad jau pamazām aizgāja. Tagad arī no sākuma bija, kad tos atkritumus atnes, pieņemsim, kopā plasmasā papīru. Tad cilvēki stāvēja tur pie konteineru un paši šķiroja. Meta tā kā vajag. Tagad jau to zina. Pieņemsim, ir jau tādi cilvēki, kas jau zina. Viņiem maisiņos salikts jau plasmas, papīrs, stiklu, viņš zina, pudeles tukšā zina. Viss ir aizgājis tā normāli. No 25. marta līdz 5. aprīlim norisināsies akcija, kuras ietvaros visos minētajos laukumos būs iespējams bez maksas nodot nolietotās riepas, bet ne bezgalīgi daudz. Uzrādot un piereģistrējot vienas automašīnas tehnisko pasi, varēs nodot ne vairāk kā 4 riepas. Attiecīgi uzrādot 2 tehniskās pases, ne vairāk par 8 un tā tālāk.